Tā šodien lasījums mums no apustuļu darbu grāmatas, 3. nodaļas, visu 3. nodaļu lasīsim. Tātad apustuļu darbu grāmata atrodama 1100. lapusē. Pēters un Jānis gāja uz templi ap lūgšanas stundu, tas ir 9. Tobrīd tika nests kāds vīrs, kas bija kroplis jau no mātes miesām. Viņu ikdienas nolika pie tempļa durvīm, sauktām par krāšņajām, lai viņš lūgtu dāvanas no ienācējiem templī. Viņš ieraudzījis Pēteri un Jāni, kas gāja iekšā templī, lūdza žēlastības dāvanu. Bet Pēteris viņu cieši uzlūkojis, sacīja reizē ar Jāni: paskaties uz mums! Un tas uzlūkoja viņus, cerēdams kaut ko no viņiem saņemt. Tad Pēteris sacīja: zelta un sudraba man nav, bet es tev došu to, kas man ir. Nācarieša Jēzus Kristus vārdā, celies un staigā. Viņš satvēra to pie labās rokas un piecēla, un tūlīt pēdas un locītavas tam kļuva stingras. Viņš pielēca kājās un sāka staigāt, un kopā ar viņiem iegāja templī, staigādams, lēkādams un slavādams Dievu. Visa tauta redzēja viņu staigājam un slavējam Dievu un pazina viņu, to, kur žēlastības dāvanu lūgdams sēdēja pie tempļa krāšņajām durvīm. Viņi izbijās un bija apjukuši par to, kas ar viņu bija noticis. Tā kā viņš turējās kopā ar Pēteru un Jāni, visi ļaudis pārsteigti saskrēja pie viņiem tā sauktajā Sālamana kolonādē. To ieraudzījis Pēters sacīja ļaudīm: Izrēlieši, ko jūs brīnāties par to? Kādēļ jūs tā skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku vai dievbijību būtu panākuši, ka viņš staigā? Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs, cēla godā savu kalpu Jēzu, kuru jūs nodevāt un noliedzāt Pilāta priekšā, kas bija nolēmis viņu atlaist. Jūs noliedzāt svēto un taisno un izlūdzāties apžēlot slepkavu. Jūs nogalinājāt dzīvības valdnieku, kuru Dievs ir uzmodinājis no mirušajiem. Mēs esam tam liecinieki. Viņš ticēja Jēzus vārdam, un viņa vārds šo vīru, kuru jūs redzat un pazīstat, ir darījis veselu. Ticība, kas nāk caur Jēzu, viņu dziedināja jūsu visu priekšā. Un tagad, brāļi, es zinu, ka jūs tā rīkojāties pret Jēzu aiz neziņas, tāpat kā jūsu vadoņi. Bet Dievs piepildīja to, ko iepriekš bija sludinājis caur visu praviešu muti, ka viņa svaidītajam būs jācieš. Tādēļ nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki jums tiktu izdeldēti, lai no kunga vaiga nāk atspirkšanas laiki, un lai viņš sūta jums jau iepriekš izredzēto Kristu Jēzu, kuram ir jāpaliek debesīs uzņemtam, līdz viss būs atjaunots, par ko Dievs jau runājis caur svētajo muti kopš savu praviešu laikiem. Mūzus sacīja: Kungs Dievs iecels jums pravieti no jūsu brāļiem, tāpat kā mani. Viņu jums būs klausīt visās lietās, ko viņš jums runās. Un būs tā, ka ik viena dvēsele, kas pravieti neklausīs, tiks iznīdēta no šīs tautas. Visi pravieši no Samuēla un arī tie, kas runājuši pēc tam, visi ir šīs dienas pasludinājuši. Jūs esat pravieši un tās derības dēli, kuru Dievs noslēdz ar jūsu tēviem, sacīdams uz Ābrahāmu: caur taviem pēcnācējiem tiks svētītas visas ciltis virs zemes. Dievs, uzmodinājis no mirušajiem savu kalpu, vispirms to sūtīja jums, lai tas jūs svētītu, ka ik viens atgriežas no savas samaitātības. Viņiem uz tautu runājot piestāja priesteri, tempļsardzes priekšnieks un saduķeji, noskaitušies, ka viņi māca tautu un sludina Jēzu augšām celšanos no mirušajiem. Tie sagrāba viņus un turēja apcietinājumā līdz rītam. Tad bija jau vakars, bet daudzi, kas šos vārdus dzirdēja, sāka ticēt, un šo vīru skaits bija ap 5000. Paldies, Anda, par lasījumu. Es arī pievienojos Anda siltajam sveicienam šajā dienā.
Tiešām man liekas, šajā svētdienā pat latvietis nevar sūdzēties. Ir perfekta temperatūra, ne vairāk, ne mazāk. Grāds grādā. Ja jūs esat aizvēruši apstuļu darbu grāmatas 3. nodaļu, tad droši varat vaļā 101. lapuse, 1100. lapuse. Mēs tur pavadīsim nākamās 35 minūtes. Un, ja jums nodara, tad dievkalpojuma lapiņā, kā parasti, ir neliels tāds svētrunas izklāsts. Varat sekot līdzi, pierakstīt kaut ko, kādus jautājumus un tā. Pirms mēs ķeramies klāt šai visnotaļ tādai sulīgai raksturvietai, lūksim, lai Dievs mums palīdz saprast viņu vārdu. Svētīts tas cilvēks, kam par kunga bauslību prieks, kas dienām un naktīm pārdomā Dievu vārdu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka esi mums atstājis savu vārdu, ko lasot varam uzzināt par tevi, varam uzzināt par tavu glābšanu, varam uzzināt par to, kā mums ir jādzīvo pasaulē, kuru tu esi radījis. Un tādēļ lūdzam palīdzi mūsu prātiem būt skaidriem un sirdīm atvērtām tavu vārdu saprast un pieņemt. Palīdzi arī man šajā pēcpusdienā runāt skaidri un pāri visam uzticami. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Kā jau teicu, šodien mēs turpinam mūsu ceļojumu cauri apstuļu darbu grāmatai. Man liekas, vārds ceļojums ir ideāls vārds, lai savilktu kopā visu to, kas mūsu priekšā ir redzams šajā grāmatā. Jo patiesi, lai gan mēs šo grāmatu saucam par apstuļu darbu grāmatu, tā patiesībā ir par apstuļu Jēzus mācekļu liecību. Proti, viņi liecina par Jēzu, to, ko Jēzus ir mācījis un to, ko Jēzus ir darījis. Šis ir kaut kādā veidā Jēzus mācības un darba turpinājums, kas notiek caur apstuļiem. Un ja mēs runājam par ceļojumu, tad mēs redzam, ka grāmatas kontekstā šī vēsts, ko apstuļi pasludina, viņi iet arvien tālāk un tālāk. Un mēs nonākam līdz grāmatas beigām, un šī vēsts ir aizsniegusi tā laika civilizācijas pašu centru, Romas impērijas sirdi, Romas pilsētu. Un šīs grāmatas sākumā mēs īstenībā redzam pašu Jēzu 1. nodaļā vienā īsā teikumā pasakam priekšā, par ko tad šī grāmata būs un ko mēs kā lasītāji varam no tās sagaidīt. Ieskatiet, pašķirat atpakaļ uz 1. nodaļu 8. pantu, kur Jēzus, pirms viņš tiek uzņemts debesīs, uzrunā savus mācekļus un saka, bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē un visā Jūdejā un Samarijā un līdz pat pasaules galam. Iepriekšējās svētdienās mēs redzējām to, kā svētais gars nāk pār draudzi. Mēs redzējām to, kā svētais gars nāk un, ja tā var teikt, dibina jaunās darības draudzi. Un, ja mēs esam cilvēki, kuriem patīk sekot līdzi hokeja čempionātam, mēs fanojam pa Kanādu, tad mēs skatāmies, jā, viņi izkļūst no apakšgrupas ķeksītes, jā, viņi uzvar tur vēl kaut ko ķeksītes, tagad viņi cīnīsies par medaļu, uzvarēs vai neuzvarēs. Un līdzīgā veidā mēs varam redzēt šeit, 8. pantā Jēzus saka, jūs saņemsiet svēto garu, un tad jūs būsiet liecinieki Jeruzalemē, Jūdejā, Samarijā līdz pasaules galam. Mācekļi ir saņēmuši, draudze ir saņēmuši svēto garu. Pabeigts. Un tas mūsu nākamais jautājums ir, kā viņiem ies tālāk? Vai viņiem izdosies būt par lieciniekiem Jeruzalemē? Un tas ir tas, kur mēs esam nonākuši mūsu apstuļu darbu grāmatas studijās. Jo sākot ar 3. nodaļu līdz pat 6. nodaļas vidum, darbība norisinās Jeruzalemē. Un ja vēl precīzāk, tad pašā Jeruzalemes sirdī, Jeruzalemes templī, pie tempļa. Un mēs kā lasītāji, mēs droši vien sēžam uz krēsliem tādu pavisam uzmanīgi, kā viņiem ies. Milzīga misija, kā viņiem ies ar liecības sniegšanu par Jēzus darbiem un Jēzus personu. Un šīs dienas raksturvieta, kas ir aprakstīta 3. nodaļā, mēs viņu varam sadalīt 2 daļās. Ļoti pārsteidzošs brīnums ir 1. 10 panti, un pēc tam mēs redzam Pētera sprediķi, kurā Pēters izskaidro šī brīnuma nozīmi.
Sāksim tad ar to zīmi, kas visus tik ļoti pārsteidza. Es nezinu, vai jūs piederat pie tiem cilvēkiem, kas saka, ka, es nezinu, mūsdienās jau nekas vairs nevar pārsteigt. Es reizēm sevi gribu pieskaitīt pie tiem, bet tad viens no maniem bērniem kaut ko izdara, un tad es esmu pārsteigts, ka viņi to var izdarīt. Bet šis brīnums, kas ir mūsu acu priekšā, šī klibā vīra, kroplā vīra, es pat teiktu, dziedināšana, visus pārsteidza nesagatavotus. Visi bija šokēti, visi bija, kā mēs varam lasīt 10. pantā, izbijušies un apjukuši. Un šis brīnums pats par sevi, viņš ir ļoti skaidrs. Kropls vīrs, celies, esi dziedināts, kroplais vīrs tiek dziedināts. Bet es gribu, lai mēs pievēršam uzmanību pāris svarīgām lietām, kuras, man liekas, Lūka rakstīdams šo notikumu, visas tā detaļas, ko viņš piemin, ko viņš grib, lai mēs pamanām. Un pirmā lieta, šis brīnums notiek Jeruzalemes pašā sirdī, pie tempļa. Autors to uzsver, man liekas, ļoti bieži. Klausieties, sākot ar 1. pantu, jau Pēters un Jānis gāja uz templi. Tur bija kāds kropls vīrs, kuru ikdienas nolika pie tempļa durvīm, lai viņš lūgtu dāvanas no ienācējiem templī. Un viņš ieraudzīs Pēteru un Jāni, kas gāja iekšā templī, lūdzu žēlsirdības dāvanas. Pēc tam 8. un 10. pantā mēs vēlreiz redzam, kā Lūka uzsver to, ka visa šī darbība notiek pie tempļa. Un mums kā lasītājiem uzreiz rodas jautājums, kas tad bija tas templis? Vai mēs nevaram atcerēties, kas ar to templi bija tik īpašs? Un skaidrs, ka mums latviešiem, centrālā vieta ir brīvības piemineklis vai vēl kaut kas tāds. Jūdiem vissvarīgākā vieta uz pasaules bija templis. Kāpēc? Tāpēc, ka templis bija tā vieta, kur viņi sastapās ar savu Dievu. Tā bija vieta, kur viņi devās, lai pienestu savus upurus, lai iegūtu no Dieva piedošanu, žēlastību. Tā bija vieta, kur viņi devās, lai svinētu svētkus un atcerētos Dieva varenos glābšanas darbus. Tā bija vieta, kur viņi klausījās Dieva vārda lasījumos un skaidrojumos. Tā bija vieta, kur viņi kā draudze, jūdu tauta sanāca kopā, lai lūgtu Dievu. Templis bija vieta, kur Dievs mājoja cilvēku vidū. Templis līdz ar to jūdiem bija viņu etniskās identitātes, viņu sociālās identitātes, viņu reliģiskās identitātes pats centrs. Bet lasot šo brīnumu, kas notiek pie tempļa durvīm, autors to apraksta ļoti ironiskā veidā. Redziet, īsi pirms, tagad mēs atgriežamies 1500 gadu atpakaļ, tad, kad jūdi tuvojās apsolītai zemē, Dievs ebrejiem deva likumus. Un mēs tagad to nedarīsim, bet es nolasīšu pāris pantus no 5. Mūzes grāmatas, 15. nodaļas, kur visa cita starpā Dievs dod likums par to, kā cilvēkiem ir savā starpā jādzīvo. Un ļoti specifiski. 15. nodaļā, ja kāds no taviem brāļiem būs nabaks, ka tev būs mājvieta tavā zemē, ko kungs tavs Dievs tev dod, tad nenocietini savu sirdi, neaizņauc plaukstus kopulībā pret nabaga brāli. Atver viņam savu plaukstu, aizdod no tā, kā viņam trūkst, lai ir gana viņa vajadzībām. Un mēs līdzīgus baušus varam lasīt vēl un vēl. Interesanti, ka izrēliešiem Dievs teica, jūsu vidū nedrīkst būt cilvēki, kuriem ir kādi trūkumi. Ja kādam ir kaut kas, kas pietrūkst, rūpējieties par viņiem. Un vai nav ironiski, ka šajā brīdī mēs redzam šo kroplo ubagu pie tempļa un Lūka uzsver pie krāšņajām durvīm? Mēs redzam tos sačervelējušos kungu, kuram kājas kopš dzimšanas nekad nav strādājušas, pie krāšņajām durvīm. Vietas, kur cilvēki sludina šos pantus, lūdzam ziedojumus un palīdzību. Mūsu priekšā mēs redzam cilvēku, kurš ir izstumts no sabiedrības tik tuvu Dieva klātbūtnei, bet viņš nespēja tur ieiet. Cilvēki ar slimībām nedrīkstēja ieiet Dieva templī. Tik tuvu, bet vienlaicīgi tik tālu. Un nekas viņa dzīvē nevar mainīties. Viņam nevar izaugt kājas, kas funkcionē, lai viņš varētu ieiet šajā templī un būt kopā ar saviem ļaudīm
pie savu Dievu. Bezcerīga situācija līdz brīdim, kad viņam garām iet 2 vīri, Pēters un Jānis. Un tad, kad šie 2 vīri viņam iet garām, tad pēkšņi visa šī kroplā vīra dzīve sagriezās kājām gaisā. Vai precīzāk sakoties, visa viņa dzīve nostājās uz kājām. Šis brīnums, kas ir mūsu acu priekšā, viņš ir tūlītējs un pilnīgs. Vai jūs pamanījāt? 6. pantā, tad, kad kroplais vīrs lūdz pēc kādas žēlsirdības dāvanas, skatieties, ko Pēters viņam atbild. Zelta un sudraba man nav, bet es tev došu to, kas man ir. Nācerieša Jēzus Kristus vārdā celies un staigā. Viņš satvēra to pie labās rokas un piecēla, un tūlīt pēdas un locītavs tam kļuva stingrs. Kroplais vīrs nekavējoties tiek dziedināts. Viņa locītavs, viņa pēdas stingras, un viņš ir spējīgs staigāt. Un tas viss notiek Jēzus Kristus vārdā. Pirms mēs ejam tālāk, es gribu minēt vienu lietu, kas ir saistīta ar šo lietu un par ko daudziem cilvēkiem īstenībā mūsdienās ir nopietni jautājumi. Un proti, tad, kad mēs lasām Bībelē šāds brīnuma apraksts, mēs kā kristieši reizēm nezinām, ko par to visu domāt. Jo no vienas puses ir tā, ka mēs ticam, ka mūsu Dievs ir varens Dievs. Ja viņš grib, viņš var kalnu aizmest. Ja viņš grib, viņš visus var dziedināt. Ja viņš grib, viņš var iejaukties šīs pasaules lietu kārtībā un darīt, ko viņš grib. Viņš ir varens, viņš ir zinošs, viņš ir spējīgs. Viņam nav vajadzīga neviena atļauja kaut ko darīt. Tātad Dievs ir varens, viņš var darīt brīnums. Un no otras puses, mēs droši vien savā dzīvē un arī savas draudzes dzīvē nav jau tā, ka mēs katru dienu piedzīvojam brīnums. Iespējams, mēs vispār nekad nepiedzīvojam brīnums. Un tad tas lielais jautājums ir par to, kā to visu savienot. Dievu varenību un spēju darīt brīnums. Un faktu, ka brīnums šķiet pieder pie tā mītiskā laika. Pie tā laika, kad pa zemi staigāja vecās derības cilvēki un apustuļi. Un mēs par šo tēmu varam vairāk parunāt pēc 2 nedēļām, kad mums ir jautājumu un atbilžu laiks, ja šis temats jums liekas interesants vai nesaprotams. Bet šodien es gribu pateikt vienu svarīgu lietu, proti Bībelē brīnumi nekad nenotiek tāpat vien. Brīnumi nekad nenotiek, lai kādu šokētu vai kādu pārsteigtu un atstātu tur kaut kur. Redziet, Bībelē, kad jūs lasat kādu brīnumu, tad Bībele arī paskaidro to, kāpēc šis brīnums ir noticis. Un parasti, gandrīz vienmēr, šie brīnumi notiek, lai iemācītu cilvēkiem kaut ko par Dieva dabu vai Dieva darbu. Proti, Dievs atklāja kaut ko par sevi vai to, ko viņš dara, un ar brīnumu palīdzību viņš it kā pasvītro to. Brīnumi ir tā kā tādi dzeltenie marķieri, kas pasvītro tas, ko Dievs par sevi ir atklājis, vai tas, ko Dievs ir teicis, ka viņš darīs vai dara. Lūk, zīme tam. Un mēs to redzam vecajā derībā. Ābrahams, Mozus, Dāvids, visi citi pravieši. Mēs nonākam pie Jēzus, mēs nonākam pie apustuļiem, viens pēc otra. Dara brīnums ar konkrētu mērķi. Un tad, kad mēs nonākam pie Jēzus, tad mēs redzam, ka Jēzus dara zīmes un brīnums. Un man liekas, ka šīs pašas grāmatas, apustuļu darbu grāmatu, pašķirat uz 2. nodaļu. 2. nodaļas 22. pants. Man liekas, šis pants lieliski savalka kopā atbild uz to, kāpēc Jēzus darīja brīnumus. Izraēliešu vīri, klausieties šos vārdus. Jēzu nācerieti, vīru, ko Dievs, kā jūs paši zināt, apstiprinājis ar vareniem darbiem un brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīja caur viņu jūsu vidū. Kāda ir brīnumu un zīmju loma Jēzus dzīvē, Jēzus kalpošanā? Apstiprināt to, kas viņš ir. Apstiprināt Jēzus identitāti, apstiprināt Jēzus mācību, apstiprināt Jēzus misiju. Un tad, kad mēs nonākam pie apustuļiem, tad mēs redzam, ka apustuļi dara ļoti līdzīgus brīnumus. Un mēs varam secināt, ka tādēļ, ka apustuļi turpina Jēzus iesākto darbu, brīnumi ir paredzēti, lai joprojām parādītu, ka šie vīri, tas, ko viņi māca, tas saskan ar paša Jēzus vārdiem. Tas, ko viņi dara, tas, ko viņi pārstāv, tas ir Jēzus.
Mūsdienās vairs nav apustuļi. Apustuļi bija Jēzus dzīves acu liecinieki, Jēzus nāves un augšām celšanās acu liecinieki. Viņi bija tie, kas pierakstīja, kas sludināja un pēc tam pierakstīja jauno derību, kā liecību, ko atstāt mums. Un brīnum viņu dzīvē kalpoja kā tāds celtenais marķieris, kas saka, šie vīri, viņi nav kaut kādi jokaiņi no Petriņa ciema. Šie vīri pārstāv Jēzu. Un tādēļ mums, no vienas puses, es nesaku to, ka Dievs nedara brīnums, Dievs dara brīnums, mēs nedrīkstam ierobežot Dievu, bet no otras puses, ja mēs saprotam to, kāda ir funkcija brīnumiem jaunajā derībā, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un piesardzīgiem, kad mēs dzirdam par visādiem supersludinātājiem, kas manēžās rīko dziedināšanas pasākums un tā tālāk. Mums vienmēr jāuzdod jautājums, kas tas tur ir, kāpēc tas tur ir. Un interesanti, ka jaunā derība, un tā man pēdējā piebilda par visu šo, un tad mēs atgriezīsimies no mūsu nelielās ekskursijas. Jaunā derība tikpat kā nemaz pēc apustuļu darbiem nerunā par zīmēm un brīnumiem. Vai tas nav interesanti? Pāvila vēstules, Pētera vēstules, Jāņa vēstules, viņi runā par varenu Dievu. Bet tad, kad viņi runā par to, kas draudzē ir jādara, pēc kā viņiem ir jādzinās, kas ir tās īstās zīmes, kas draudzi padara par draudzi, klusums, nekāda brīnuma, bet uzticība apustuļu mācībai, uzticība rakstiem, ko Dievs ir atstājis caur apustuļiem. Tā ir tā lieta. Pāvils, Pēteris, Jānis, katrā savā vēstulē turaties pie apustuļu mācības, augiet izpratnē par apustuļu mācību, un jūs būsiet īstā draudze. Kā jūs teicu, jautājumu atbilžu laikā mēs varam par šo padiskutēt vairāk. Bet, ja mēs atgriežamies pie šīs raksturvietas, mēs redzam, tad pirmkārt šis brīnums notiek ļoti netipiskā vietā, pie paša tempļa, Jeruzalemes sirdī. Bet otrkārt šis brīnums ir tūlītējs un pilnīgs. Skatieties 7. pānta otrā puse. Un tūlīt pēdas un locītavs tam kļūst stingras. Viņš pielēc kājās un sāk staigāt. Un kopā ar viņiem iegāja templī staigādams, slēgdams un slavēdams Dievu. Es kaut kā savā dzīvē esmu izvairījies no salauztām rokām vai kājām, bet parunājot ar vienu otru, skaidrs, ka tajā brīdī, kad ir kāds loceklis lausts, tad pēc tam ir nepieciešama nedēļa, mēnešu, reizēm pat gadu ilga rehabilitācija, lai salauztajā loceklī atgrieztos dzīvības spēks un funkcionalitāte. Bet šajā brīdī šim vīram, kurš, kā mēs redzēsim 4. nodaļā, ir kroplis no dzimšanas, 40 gadus. Viņam pat nevajadzēja 5 minūšu rehabilitāciju. Celies, staigā, pieceļās, kājas strādā. Iedomājieties. Un nav brīnums, ka šie cilvēki, kas to visu redzēja, jo viņi viņu pazina. Viņi bija redzējuši dienām katru dienu, nedēļām un gadiem ilgi. Viņš beidzot staigā. Acu mirklīgs, pilnīgs brīnums. Viņam nevajadzēja kruķis, viņam nevajadzēja ratiņkrēslus. Viņš lēkāja. Viņš pēc tam varēja skriet un, es nezinu, kādu bumbu viņi izmantoja, kaut kādu kazas pūsli, futeni spēlēt viņš varēja. Bet kāda ir šī brīnuma nozīme? Un tas mūs īstenībā noved pie šīs raksturvietas būtības. Vai mums no tā ir jāsaprot, ka mums visiem, kas esam slimi, būtu jāsagaida kaut kas līdzīgs? Un kā jūs teicu, Bībele mums palīdz saprast, kāda tad ir šī brīnuma nozīme. Un Pēters to ļoti skaidri savā svētrunā atklāja. Pēters prediķis visu izskaidro. Un ja mēs varam kopā savilkt šī apjomīgā sprediķa galveno domu vienā teikumā, tad tā izklausītos apmēram šādi. Dziedināšanas brīnums ir zīme Jēzus augšām celšanās spēkam, kas kādu dienu atjaunos visas lietas. Tad šis brīnums, viņš norāda uz Jēzus augšām celšanās spēku. Un šis pats spēks kādu dienu atjaunos pilnīgi visas lietas. Radīs lietas no jauna. Mēģināsim šo galveno domu ieraudzīt šajā svētrunā, ko Pēters saka templī sapulcējušies. Pirmā lieta, brīnums apliecina Jēzus augšām celšanās spēku. 12. pantā mēs redzam, kad Pēters ieraudzīdams cilvēku apjukumu sāka savu sprediķi. Izraēlieši, ko jūs brīnaties par to?
Kādēļ jūs tā skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku vai dievbijību būtu panākuši, ka viņš staigā? Ābrahama, Īzaka, Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs, cēla godā savu kalpu Jēzu. Pēters un Jānis skaidri saka, mums pašiem sevī nav nekāda spēka, mēs neko tādu nevaram izdarīt. Mēs viņu nevaram dziedināt, bet tas ir Dieva darbs, ko viņš demonstrēja. Un ja kādam no klātesošiem vēl ir kaut kādi jautājumi par to, kurš Jēzus tas ir, tad Pēters pavisam ātri viņiem atgādina. Jēzus, kuru jūs nodevāt un noliedzāt Pilāta priekšā, kas bija nolēms viņu atlaist. Jūs noliedzāt svēto un taisno un izlūdzāties apžālot slepkavu. Jūs nogalējāt dzīvības valdnieku, vai kādā citā tulkojumā dzīvības autoru, dzīvības devēju. Skarbi vārdi, bet patiesi vārdi. Jo patiešām tik daudzi no šeit sapulcējušies, tie, kas šajā dienā klausās Pēteru, bija starp tiem, kas pirms pāris nedēļām pūlī kliedza sit viņu krustā. Tie ir tie paši cilvēki. Cilvēki domāja, ka Jēzus ir Dieva ienaidnieks, Dieva nolādēts, noziedznieks, un tādēļ viņš ir piesists krustā. Nolādēts ir ik viens, kurš ir piesists krustā. Bet Dievs par šo Jēzu domā citādāk. Pēters saka, Dievs viņu cēla godā. Augšām celšanās ir veids, kā Dievs pasaka, šis ir īstais. Šis ir mans kalps, kurš dara to, kāpēc viņš ir sūtīts. 16. pantā Pēters vēlreiz to pašu, citiem vārdiem atkārto. Jēzus vārds bija tas, kas šo vīru padarīja veselu. Ticība, kas nāk caur Jēzu, viņu pilnībā dziedināja visu jūsu priekšā. Dziedināšanas brīnums ir zīme, kas norāda uz Jēzus augšām celšanos, uz Jēzus godu. Tā ir fiziska dziedināšana, tieši tāpat kā Jēzus augšām celšanās ir fiziska. Un Pēters saka, mēs esam tā liecinieki. Mēs esam augšām celšanās liecinieki tieši tāpat kā jūs esat šīs zīmes liecinieki. Jūs visi to redzējāt, jūs visi bijāt pārsteigti. Savalciet, savienojot šos divus punktus. Brīnums, dziedināšana, Jēzus augšām celšanās. Un daudziem cilvēkiem mūsdienās šī lieta ir visai sveša, jo mēs ticam vai domājam, ka ar nāvi viss beidzas. Nāve ir mūsu pēdējā pietura. 60, 70, 90 gadi, un ar to viss beidzas. Slēdzes tiek izslēgts, un mūsu vairs nav. Un tādēļ nav nekāds brīnums, ja mēs ar šādu uzskatu par savu dzīves moto izvēlamies YOLO. Jaunieši droši vien zina, kas ir YOLO. Es iztulkošu, tu dzīvo tikai vienreiz. Tu dzīvo tikai vienreiz. Baudi tik ilgi, kamēr vari. Ķer mirkli. Dzīvo neko nenožēlodams. Bet ja Kristus ir augšām cēlies, tad mēs varam būt pārliecināti par to, ka ar nāvi nekas nebeidzās. Tā ir viena lieta. Bet man liekas, vēl otra lieta, kas reizē mūs atbrīvo vēl vairāk, ir tas, ka ja Jēzus ir augšām cēlies, tad mums nav jācenšas nodzīvot vislabāko dzīvi šeit un tagad. Mums nav jāstreso par to, ka mēs kaut ko neesam īstenojuši, sasnieguši, vai ka mēs neesam sūtījuši savus bērnus visus ādos pulciņos. Mēs varam atslābt. Ar šo dzīvi viss nebeidzas. Mums nav jāķer viss, ko mēs varam sagrābt šajā dzīvē, jo Jēzus ir augšām cēlies. Bet šis brīnums, viņš ne tikai norāda uz Jēzus augšām celšanos, bet viņš iet vēl soli tālāk. Šis brīnums norāda uz kaut ko lielāku. Viņš norāda uz visu lietu atjaunošanu. Skatieties no 17. panta. Un tagad, brāļi, es zinu, ka jūs tā rīkojaties pret Jēzu aiz neziņas. Tāpat kā jūsu vadoņi. Bet Dievs piepildīja to, ko iepriekš bija sludinājis caur visu praviešu muti. Ka viņas svaidītajiem būs jācieš. Šie ir ļoti interesanti panti, ja mēs viņus izlasām. Mēs redzam to, ka jūdi un viņu vadoņi Jēzu pienagloja krustā, jo viņi nezināja, kas Jēzus ir. Viņi nebija pārliecināti. Es negribu spekulēt un es negribu teikt, ja viņi būtu zinājuši Jēzu, tad viņi droši vien nesist krustā. Tas šobrīd nav svarīgi. Bet tas interesantais ir, ka Pēters saka, ka visi pravieši runāja par to, ka viņam būs jācieš. Jēzum bija jāmirst. No vienas puses jūs nezinājāt, jūs rīkojāties savā sirds cietībā un neziņā, bet no otras puses tam bija jānotiek.
Par to runā visi pravieši. Mēs to tagad nedarīsim, jūs varat atzīmēt un mājās izlasīt. Piemēram, pravietis Jesej, viņa grāmatas 53. nodaļā par to runā. Mēs to redzam psalmos, 22., 66., 118. psalms. Mēs to redzam dažas detaļas par Jēzus ciešanām un nāvi citos praviešos, Jeremija, Zaharija, Malahija. Visi pravieši, visa vecā derība norāda uz to, ka Kristum bija jācieš. Un tad 19. pantā mēs nonākam pie šī Pēters prediķa lielā aicinājuma, vai mēs pat varētu teikt lielās pavēles, ko viņš izsaka saviem klausītājiem. Skatieties, tādēļ nožēlojiet grēkus un atgriezieties. Ievērojot, ka šī pavēle viņa nav izteikta pašā sākumā. Ko es ar to gribu teikt? Pēters vispirms viņš runā par to, ko Dievs ir darījis, ko Dievs ir īstenojis, ko viņš ir apsolījis. Un atgriešanās no grēkiem līdz ar to ir atbilde uz šo patiesību. Tāpēc, ka Dievs, tāpēc tu atgriezies. Nevis otrādāk. Ja tu atgriezīsies, tad Dievs tevi pieņems. Viss sāks ar Dieva darbu. Un pavēle ir kā atbildi uz šo Dieva darbu. Bet kāpēc tas viss ir svarīgi? Kāpēc Pēters saka, ka pareizā reakcija uz Jēzu, kad mēs saskaramies ar Jēzu, ir atgriešanās no grēkiem? 3 lietas. Es nezinu, vai jūs pamanījāt. 3 teikumi, kas sākas ar lai. Un pirmo mēs redzam 19. pantā. Lai jūsu grēki tiktu izdeldēti. Es nezinu, vai jums tā ir gadījies, bet man tā ir gadījies, un tas ir ļoti sāpīgs mirklis, kad jūs datorā esat pabeidzis kaut ko svarīgu, un šis svarīgais pēkšņi izdzēšās neatgriezeniski. Viņš tiek izdeldēts no datora atmiņas. Tas, par ko Pēters šeit runā. Tajā brīdī, kad jūs atzīstat Jēzu par to, kas viņš ir, jūs atgriežaties pie pareizes izpratnes par Jēzu, Dievs jūsu grēkus izdeldē. Dievs nav tāds kā, pastīsimies, kas man te kabatā redz, kas man ir pret tevi. Viņš izdeldē visus grēkus. Tā ir pirmā lieta, fantastiska lieta. Otrakārt, otrais lai, mēs braucam tālāk uz 20. pantu, lai no kunga vaiga nāk atspirkšanas laiki, un lai viņš, tas ir 3. Lai no kunga vaiga nāk atspirkšanas laiki. Komentētāji, viņi īsti nevar vienoties par to, ko šis pants nozīmē, bet visticamākais, ka šis mazais teikumiņš ir ļoti ciešā veidā saistīts ar svētā gara došanu. Mēs jau esam redzējuši 1. nodaļā apsolījumu, mēs 2. nodaļā redzējām, ka tajā brīdī, kad svētais gars tiek dots, ko tas nozīmē? Un apstuļu darbu grāmatas kontekstā gara došana nozīmē glābšana. Dievs iedod savu garu, Dievs pasaka, tu esi manējais. Es par tevi rūpēšos, tu esi mans cilvēks, es būšu kopā ar tevi. Un vai tas nav atspirguma laiks? Šī apziņa, ka neskatoties uz to, kā mums dzīvē iet vētras un plūdi un viss pārējais, mēs varam nākt atpakaļ pie šīs patiesības, ka mēs esam Dieva cilvēki. Man ir dots Dieva gars. Tas ir kā tāds ūdens malks karstā vasaras dienā. Tātad grēki tiek izdeldēti, Dieva gars, atspirkšana mums ir pieejama. Un 3. lieta, 20. 21. pants, lai viņš sūta jums jau iepriekš izredzēto Kristu Jēzu, kuram ir jāpaliek debesīs uzņemtam, līdz viss būs atjaunots, par ko Dievs jau ir runājis caur svēto muti kopš praviešu laikiem. Šie 2 panti apraksta Dieva darba kulmināciju. Kristus šobrīd atrodas debesīs, bet kādu dienu viņš nāks atkal, lai nestu līdzi sev tiesu, bet arī visu lietu atjaunošanu, jauno radību. Ja mēs vēlreiz atskatāmies uz šo brīnumu, kas ir nodaļas sākumā aprakstīts, kas notiek pie Jeruzalemes tempļa krāšņajām durvīm, tad mēs redzam, ka tā nebija tikai zīme uz Jēzus augšām celšanās. Tā bija zīme, kas norāda uz kaut ko lielāku. Šis pats Jēzus, kurš ir Dieva augšām celts, viņš nāks, lai atjaunotu visas lietas. Vai jūs varat iedomāties, kā šis kroplais vīrs jutās tajā dienā? Viņam nebija nekādu cerību.
Bet viņš ilgojās pēc tā, lai lietas būtu labāk. Mēs pavisam noteikti varam pieņemt to, ka viņš ilgojās pēc veselības. Viņš ilgojās pēc tā, lai labais uzturētu ļauno. Lai būtu taisnība, nevis netaisnība. Viņš ilgojās pēc tā, lai cilvēki neslimot, lai cilvēki, jaundzimuši bērni nemirtu. Mēs varam iztēloties, ka viņš ilgojās pēc prieka, miera, saticības cilvēku starpā. Mēs nezinām, vai viņš tiešām ilgojās pēc visām šīm lietām, bet mēs ilgojamies pēc šīm lietām. Dievs mums caur šo izdziedināšanas brīnumu palīdz kā pa tādu mazu durvju šķirbiņu ieraudzīt, ieskatīties tajā, kā izskatīsies, kad visas lietas tiks atjaunotas. Atcerieties, šis brīnums, viņš nebija tāds pusdziedināts. Viņš bija pilnībā dziedināts, pilnīgi vesels. Un Jēzus atjaunos pilnīgi visas lietas. Tas ir tā kā tāds reklāmas rullīts tam visam. Un lielais jautājums, kā mēs, tad, kad mēs to dzirdam, kad mēs dzirdam par šo Dieva apsolījumu caur Jēzu atjaunot visas lietas, kā mēs jūtamies? Vai tas mūs neaizrauj? Vai tas mūs neiepriecina? Vai tas mūs neliek, nedarīsim to tagad, bet liekt gaisā un slavēt Dievu? Viens vingrinājums, ko mēs visi varam izdarīt, ne tagad, bet aizejot mājās, paņemiet vienkārši papīru lapiņu un uzrakstiet uz šīs lapiņas visu to, kas nav pilnīgs šajā pasaulē. Visas tās lietas, kas nav pilnīgas. Sākot ar sevi. Uzrakstiet to, kā mums neveicās klausīt Dievam, kā mums neveicās mīlēt savus bērnus, kā mums neveicas būt uzticīgiem saviem laulātiem draugiem, vārdos, domās, darbos. Uzrakstiet uz tās lapiņas. Uzrakstiet visas jūsu atkarības. Uzrakstiet visu to, kas jūsu dēļ šajā pasaulē nestrādā tā, kā vajadzētu. Un tad uzrakstiet visas citas lietas. Uzrakstiet tās lietas, kas šajā pasaulē ir sagājušas dēlī. Uzrakstiet to, kas ir ļauns šajā pasaulē. Uzrakstiet to, kas ir nepareizs šajā pasaulē. Uzrakstiet to, kas ir netaisns. Uzrakstiet visu šīs lietas uz šīs lapiņas. Visu, kas jūsos un šajā pasaulē ir nepareizs. Visu to, ko vajadzētu mainīt. Un tad uz šīs lapiņas, zem tā visa garā saraksta, uzrakstiet, ka kādu dienu Jēzus Kristus visas lietas atjaunos. Lūk, ko nozīmē visu lietu atjaunošana. Jēzus nāks, lai radītu lietas no jauna. Tur, kur viss tas saraksts ar mūsu lietām un pasaules lietām, tā visa tur vairs nebūs. Dievs par to ir pravietojis vecajā derībā. Šī zīme ir kā tāds reklāmas rullīts tam visam. Jēzus ir augšām cēlies. Un kādu dienu viņš atjaunos visas lietas. Un tas, protams, mums liek domāt par to, kā mēs raugamies uz Jēzu. Man liekas, ka Pēters šajā sprediķī pasaka tik nopietnas lietas, ka mēs neviens nedrīkstam tā viegliprātīgi tam pieiet. Iespējams, šeit ir kāds, kurš īsti nezin, ko domāt par Jēzu. Man liekas, Pēters prediķis mūs mudina, nu tad padomā. Kārtīgi padomā. Izmanto iespējas. Pievienojas kādai Marka studiju grupiņai. Runā ar mani vai kādu citu draugu. Atrod kādu citu nobriedušu kristieti un parunā par šīm lietām. Man liekas, arī mums, kuriem visnotaļ skaidrs priekšstats par to, kas Jēzus ir, šis prediķis no jauna izaicina mūs domāt, vai tiešām Jēzus ir tikai mūsu grēku izpircējs, vai viņš ir visu lietu atjaunotājs. Daudz lielāks Jēzus, daudz varenāks Jēzus. Un Pēters prediķis, diemžēl man nav, pulkstens ir apstājies, tā kā tur nav vērts tam sekot līdzi, nav laika vairs, bet Pēters prediķis beidzas ar brīdinājumu. No 22. panta līdz pat šīs nodaļas beigām Pēters citē vairākas vecās derības varoņus, Mozu, Samuēlu un caur viņu arī citus, un Ābrahāmu. Mums ir jāatcerās, ka Pētera pirmie klausītāji, viņi visi bija jūdi, kas atradās templī. Tātad viņi saprata, par ko viņš runā. Un šie citāti, viens pēc otra, ja mēs viņos iedziļinātos, viņi
runā tieši par to, ko mēs nu pat kā redzējām. Gan Mozus, gan Samuēls un citi pravieši, gan Ābrahāms, viņi visi norādīja uz vienu, kurš nāks. Laika dēļ izlasīsim tikai 22. un 23. pantiņu, kur Pēters piemin Mozu. Mozus sacīja, kungs, Dievs iecels jums pravieti no jūsu brāļiem tāpat kā mani. Viņu jums būs klausīt visās lietās, ko viņš jums runās. Un būs tā, ka ikviena dvēsele, kas pravieti neklausīs, tiks iznīdēta no šīs tautas. Pēters citē Mozu, bet Mozus šeit runā par Jēzu. Mozus laikā ik viens izrēlietis, kurš neklausīja Mozus balsī, jo Mozus runāja Dievu vārdus, agrāk vai vēlāk saņēma sodu. Un tieši tādā pat veidā ik viens cilvēks, kurš neklausās Jēzus vārdos vai nepievērš uzmanību Jēzum, agrāk vai vēlāk saņems savu sodu. Tas ir tas smagais brīdinājums, ko Pēters izsaka savās prediķī. Jo Jēzus nāks otrais. Pilnīgi visu lietu atjaunošana, bet no otras puses arī tiesa. Nākamajā sēdienā mēs turpināsim aplūkot šo pašu notikumu, jo 4. nodaļa turpina runāt par to, kā tad cilvēki reaģēja uz visu šo. Bet ja mēs savalkam kopā to, ko mēs dzirdējām un redzējām šajā nodaļā, mēs redzam, ka šī brīnumainā zīme ir zīme, kas norāda uz Jēzus augšām celšanos. Un tam pašam spēkam, kas Jēzu augšām cēla, darbojoties, kādu dienu tiks atjaunotas visas lietas. Jēzus ir augšām cēlies, visas lietas tiks atjaunotas. Šis skroplais vīrs tika fiziski dziedināts, visi to redzēja. Zīme tam, ka Jēzus ir augšām cēlies. Jēzus augšām celšanos redzēja uzticami liecinieki. Viņi saka, tā, lai jums ir zīme tam, ka visas lietas tiks atjaunotas. Pēters grib, lai mēs redzam lielu Jēzu, daudz lielāku Jēzu, nekā mēs varam iztēloties. Un viņš saka, atgriežieties pie šī Jēzus, pie šīs Jēzus izpratnes, pie šī Jēzus portreta. Amen.